Kā tev patīk šī jaunā vieta, kopš mēs esam izlikti no savas mājvietas, jeb no sava plača? Ir ļoti skaisti, daudz fūras un viss notiek, bet es guļu kā lācītis, man viss ir algā, man ir svaigs gaiss katru dienu, daudz fiziski aktivitāšu un man ir arī šeit. Bet žēl, tā vieta bija forša. Daudz fūras. Nu, te ir tualete. Es tualetē satiku kādu dāmu gados. Viņa teica, ka vakar esot braukusi no 5:30 rītā līdz pat pusnaktī dzīvotajā kemperī. Esot pārdevusi māju un dodas tālāk uz Albertu. Vispār mums joprojām aktuāls jautājums, kas notika ar check engine lampiņu. Paskatāmies. Nākamajā rītā vēl dega, un dienas vidū vairs nedega, un joprojām vairs nedeg. Cerams, ilgi nedegs. Nu, pārbaudīt dzinējs ir iekšā. Nav aiznesis. Bet pirms tam viņš arī bija iekšā. Bet tagad viņš zina, ka viņš ir iekšā. Aizbraucam kaut kur, kamēr vēl var. Braucam ēst. Aldis man šorīt saka, ka pazudus šķīstošā kafija. Meklējam pa visiem maisiem. Un nav, tiešām nav. Ko tu izdarīji vakar? Atbildēju kafiju. Krāmēju maisu un aizmirsu. Nu, es šodien gāju uz blakus soliņu meklēt, un re, kur ir? Kāds pusi ir nodzēris. Jā, kāds ir pusi nodzēris. Mums bija, nu, tā kā apmēram šī tik daudz. Bet, nu, paldies tam cilvēkam, kā atstāja tomēr mums atrašanai atlikumu. Mēs padalāmies, mēs esam forši ceļotāji. Zināt, ka mēs no rīta brauksim atpakaļ. Ar mierīgu sirdi, ka kafiju esam atguvuši, varam doties savā brīvdienā. Veselas 2 mums šobrīd atkal ir. Tārpaņas sēnes. Viņas ir tik daudz un neviens viņas nelasa. Kāpēc? Viņi nesaprot neko. Bet es mežā nevaru iet ar lāči, te vismaz ceļumā. O jā, šitais ir krieviņš vai apšubeciņa, laikam tā viņu sauc vēl. Mēs Kurzemē par krieviņiem. Bet tur bija bērzlapīts, un katrs latvietis, kas ir ēdis sēņu karbonādus, saprot manu frustrāciju. Es gribu sēņu karbonādus. Un tas nav godīgi, ka tikai lāčiem drīkst. Un gan jau es arī drīkst. Pat iztīsies jocīgi, kad es vienīgā lasu. Elisa gribot mainīt profesiju, darīt to, ko dara tā meitene. Bet ļoti labs darbs, staigā pa mežu, būt lapiņa. Un austiņās podcastu klausīties, ja? Nu, nezinu, tur kaut ko var dzirdēt tādās trūkas. Ko tu dari? Rāda tev kačāta muguru. Nav kačāts muguru. Nav. Nu, re, kur ir kačāta muguru? Nekas tur nav kačāts. Kāpēc man pa kaut kādiem krūmiem ir jāskrien tev pakaļ? Man tagad slapja kāja. Vēl brīd pāri upei tevis dēļ. Elisa grib viņu beidzot satikt. Beidzot. Nē, es negribu. Bet zini, kas ir, mums draugi brauc. Kas ir draugi? Mums draugi no Latvijas. Kiki un Kārlis, labi, Kristīna un Kārlis, mēs viņus ļoti gaidām. Mēs ar Kiki kā īstas saimnieces sagatavojušas visu kafiju gatavi, gnauči gatavi. A džeki tā kaut kur aizmirsušies. Reāli sēž pie mašīnas un salīdzina savus cīsīs. Kāda jums plītiņa? Pieciņota mašīna. Redz kā, bet jums smuka plītiņa. Jā, viņam arī ir jāgroza, jā? Nu, gandrīz kā Ventas rumba, tikai šaurāks un augstāks.
Aha, un 2 Dodži ir satikušies. Izdomājiet savus poziņus. Kiki arī ieiet izmā? Nu jā, ka visiem. Mēs jau ar caur dubļiem esam izmaukuši. Nekas. Tas tā. Reāli riepa ir, tuvu viņa deadline'am, man liekas. Tev jau? Puiši, koncentrējieties. Uz ko? Uz bildi. Kāda ir jūsu poza? Izvēlaties? Ļoti laba. Es aiziešu. Kāpēc? Tas ar vīrišķā enerģiju strāvos ar papiem. Es savāku šo vīrietu savēju. Jā, sarunā. Labi. Jā, kas notiek? Nu nē, ne jau tā kā klases bildē. Katrs kaut kādā savā svagera poziņā. Nu nē, izstāst, ka čurā. Mēs peldam. Mēs braucam ar prāvi. Tur vēl 2. Esam nekurienē, zonas arī nav. Puiši mēģina saprast, kur mums tālāk doties, jo mēs jau ar Aldu neko izplānojuši īsti neesam. Mēs parasti vienkārši braucam. Tikko ar prāmu esam pārcēlušies un izskatās, ka savu parking spotu, jeb nakts mītni arī vietai esam atraduši. Tur, lūk, skaisti Dodži Grandi karavāni ar 283 zirgiem ir noparkoti un dāmas, jā, sāk šmorēt vakariņas. Ko tu dari? Tīru leduskapi un cenšos atrast, ceru, ka tas tikai kondensāts no leduskapi, nevis kaut kas tur bojājās. Jā, tāds mums leduskapīts. Nepārprotiet, viņš negatavos ēst. Mums vakariņās būs tortiljas ar malto gaļu, tomātiņi, sīpoliņš, kas spēlēts, salātlapiņas un pat avokādo, viņš maksā 2,49 šajā naudiņā. Cik tas ir eiro? Rīsus paņem! Kiki taisīs rīsus. Un Elis man nosauc par miljonāru tikai tāpēc, ka mēs rīsus vārīsim. Gāzīte tērējās. Paši pērk Uncle Bens dārgos rīsus. Pēc tam gāzīte netērējās. Man vajag mājsaimnieču cīņas. Šitā te ēdam. Un var uzlikt dažādas mērcītes arī. Tagad esat gatavs. Aizies. Labu apetīti. Vakariņu laiks beidzies. Ar labu nakti! Mums bija bāģis tās pēc maza alu cilvēka. Jā, vai nu nepabeigts, tad pēdējais burts kaut kāds nepareizs ir grāpījies. Tu par nakus pastāsti? Jā, es saku ļoti kļūcīgs nosaukums šai vietai. Izklausās pēc pareizrakstības kļūdas, nevis pēc normāla nosaukuma. Varbūt otrādīgi labāk skan kā psukāni. Sukā! Mēs būsim tev kalpi. Jā, lūdzu. Karaliene Kristīna. Mēs tev kalpojam. Kur mums tev pienest? Zelta no upes. Ejam sijāt? Par to es saprotu.
Kas jums tur ir? Kaut kas, kas tev jānofočē. Vau, kāds ķīdīgs. Kāds arī jau iefilmē katru centimetru. Nedaudz gan pēc svaigas krāsas vairāk. Pasties tā tumbiņai, šo te aizmugurē nots virsū. Jā. Merkurijs. Amazing vienkārši. Es nopirku. Okay, let's say bye-bye to the Nemašīnīt. 3,6. Latvijā 700 eiro nodoklis. Kā ir, Kārli, braukt ar šādu izmēru motoru? Nā, tik pilda degviela, bet vispār tīri labi pret šiem te lielajiem kalniem, kas mums te apkārt ir. Tu uzspied un viņš arī iet. Nu, un cik tev vidējais sanāk? Labi, pilsēta tur ir kaut kāda, man liekas, 12. Ārpus pilsētas kaut kas 9. Nu, vidēji tādā nogrieznī mums sanāca 10,5. Diezgan labi. Vai 11, nu tā. Liela mašīna, smaga mašīna. Bet, jā, nu tā kā brauc un baudi, un degviela jau te ir lētākā Latvijā. Ko tu tur dari? Šobrīd īstenībā čekoja drošinātais. Man viens drošinātais bija izdedzis, es viņu nomainīju. Bet man tā rozeta tāpatās vēl nestrādā. Kāda rozeta? Rekurštiem te parādīšu. Mums ir 2 rozetes šeit. Viena ir, kas no atslēga ir aizdedzē, uzreiz strādā, un otra ir, ja rekur uzreiz no aķīša viņš ņem. Un teorētiski viņai vajadzēja strādāt, ja es drošinātāju nomainīju, bet kaut kas tur nav. Nu, māju mēs transformējām. Šeit ir vietiņa mūsu draugiem un dosimies dabā. Šiem draugiem. Šitiem, jā, šitiem fruktiem. Sēdēšu Ester. Un Kārlis drīz nāks. Zīme saka, ka jābrauc augšā. Nu, mēs laikam iesim augšā. Un tagad 1,2 km šajā virzienā. Ejam pa kalniem un panējam. Jā, Tas tagad būs. Tu teici, ka tu nefilmēsi neko. Kas tev ir? Tu nedrīkst vēl dusmoties, tu vēl neesi pat sākusi iet augšā pa taku. Nē, es nedusmoties. Ejam. Hermitaka šajā reizē. Kārli, 2,8 km izstāst, kas mums tur ir priekšā un cik augsts jākāp. Tātad kāpums trases garums ir 2,8 km. Savukārt virsotne ir 2100 aptuveni, jā. Un bāzīte, no kurienes mēs sākām, ir apmēram 1300 metru augstumā. Līdz ar to tas sanāk, mums ir savu 800 metri vertikāli jāuzkāpj augšā. Gaiziņš ir 312 metri. Nu, mēs varam teikt, ka gandrīz 3 gaiziņi. Man jau var
redzēt, kad es smirdu. Jūti, jā? Nevelc dziļi, bet nenāstam ar to. Nevelc dziļi. Tad jūs ar tiem bērsprējiem sapūtīs? Divu vienā. Dezodorāns. Fočēšanas mirklis. Tikai Elisai vēl nav telefons. Neierasti. Rāda roku kaut kur tālu man kaut ko. Višķi. Nē, rociņas. Kristīnai roku redzu, Elisai neredzu. Šitā? Nē, neliecies uz priekšu, tas ir pārspīlēt tīzli. Nu, labi, rādi man to. Augstāk tā roka. Roku pa kreisi, vairāk. Vēl pa kreisi. Var paiet bišķi tālāk, sāk. Man liek fočēt, domā, ka es labāk fočēju par tevi. Tā kā beigusies, tagad ēdīsim atkal. Jūt lieta. Cerams, Nelīs grib ēst. No kā mēs pārtiekam? Vēl toniņu. Krūzīgi. Tev garšīgi? Jā, višķi. Karšīgs sultāns. Šādos pārgājienēs ļoti svarīgi ir kārsta tēja. Nav garšīgs. Man nesat karšīgs sultāns. Tev, Kiki, ir karšīgs sultāns? Man ir ļoti garšīgs. Tik ir zils lūpas, vai sildīties. Laikapstākļi ātri mainās. Un atkal takas beigās pārsteigums reāli krusta lietus kaut kas starp to. Lietas līst. Jā. Es spaidīju līdz dabūju, bet es īsti tā arī nesapratu, uz kur pusi man ir jābīt. Bet nu mēs paspējām izbaudīt, bija labi. Daži uz lietu bija ļoti sagatavojušies.